Nu, mums tikko bija pārbaudas brauciens ar rollerīti caur kaut kādiem džungļiem pa izskalotām takām, lai tiktu uz vienu salas galu. Nereāls stāvums. Stāvums. Tas bija viens. Bremzes ir pārdegušas rollerītim. Mēs gribējām tikt uz salu, kura saucās Mango Bay, kurai ceļu nav. Viņu pie viņas var piekļūt tikai caur tiem džungļiem. Un vēl jāiet lejā uz pludmali, kura tur caur kokiem spīd. Kāds puķis sakald. Fočai. Bet, nu jā. Jā, nu ir apskatās, esot tā vērts. Kas tikko notika sirds? Parādi, pa kuriem mēs nācām pludmā? Mēs no turienes, kur jūs redzat tagad to mājiņu, nācām pāri akmeņiem šiem visiem ķipa taciņu uz šo bīču. Un galvenais, ka mēs bijām čībās. Wow! Pārsvīduši, bet nu varēsim papeldēt un pačilot pludmalē. Nu šeit gan ir diezgan netīrs, piedrazots un pamests. Vienkārši te viss ir pamests. Es esmu šokā. Tās visas mājiņas tur tālumā ir pamestas. Te nekas nenotiek. I hope these steps can hold us. Bungalows. Are they closed? This is crazy. Look, roof as well. The wave wasn't that big. I'm sure of it. No. That's way too big, right? Yeah, restaurant. Beach bar. They all abandoned. What the fuck? What the fuck? There are people there? Such a nice place. I know it, man. I want to have a look what's inside. But these are really nice bungalows. Very nice, and they look pretty new as well. Things inside, mattress, television. Holy shit. Coffee, mugs. Oh my god. The mattress is new as well. What the hell happened? What's gone wrong here? It's a bit scary, you know? Yeah, why everything is still in place. Look higher up as well. There's so many of them. How did they get here with the boat? That's what I mean. Like, I don't know. It must be the boat, because there was like a dock or a pier right there. This is a proper resort, I think. Yeah, because you're away from everything in the whole island and the world. Yeah, there's nothing around. Paskatās uz šo vietu. Te viss ir ciet. Piekļuva. Te šitais ir bijis kaut kāds. Te ir restorāns. Tur ir lejā kaut kas vēl. Šeit noteikti galdiņi bijuši.
Gan jau kādreiz skanēja mūzika. Lejā ir šitie divi ir bāri. Tur ir mājiņas, kur gulēt. Zils zaļš ūdens, perfekts. Tīrs, cauriredz. Bet viss vēl stāv savās vietās. Tajās mājiņās iekšā ir televizori, gultas, viss kafija pat stāv. Bet viss šeit ir pilnīgi pamests. Ka visas zīmes, toaletes. Jāapstās, vai ūdens ir. Pat ūdens ir vēl. Šeit viss ir vēl. They still have water in taps. I know, yeah. Menu. Ēdienkarte. What? CCTV. Decorations. Everything is in place. Fridge. You just left. It's like if you want to run away from the world, you come here. Yeah. I really can't believe this. I know. Crazy. Ko dari? Kāpilēju pa akmeņiem. Mūsu vienīgais veids, kā tikt uz to pludmali, bija pa šeit. Reku viena dāma jau arī mokās. Pārējais viss ūdens. Mums tagad jāaiziet uz tiem akmeņiem un jāiet ir tur tālu augšā. Milzīgs kalns augšā pa to, kur mēs nācām lejā. Jūs jau redzējāt gan jau. Jā. Ēst gribas, laižam ēst. Tas ir kāda zila. Jā. $365. Pakāpieni, bet pēdējie 65 bija tādi, kur... Jūs jau redzat, reku, katrs solis pa 2. Un tādi ļoti stāvi. Stāvi nav taisni, tā kā horizontāli viņi nav točna. Es varētu teikt, ka 400 pakāpieni. Jā, no turienes lejā, tur no tās pludmales. Jūs jau redzat, man ir viss vienkārši izgriežams. Nu, šīs bija diezgan grūti. Un mēs vēl šodien neesam ēduši un pulkstens 2. Jā, tas traki. Bet mums būs vēl piedzīvojums nākamais. Ar rolleri vēl jābrauc caur turieni, cauri kaut kur. Tur ir tādi stāvumi. Neko, baudam. O, jopciks. Nē, es tagad lēnām. Es vajag tagad mēģinu nepārstīvēt. Ja man lēnām ripo, tad es... Te jau priekšējās baigi nevar spiest nereāls slidens. Ar apakšējām tikai. Ar kājām tad? Jā. Oi, vienīgi. Nu, tur braucot likās trakāk. Jā. Tas gan. Bet man liekas, ka bija vēl kaut kādi trakie, tur izskalotie kalni. Ārē, kur ir šitais te ir tas trakais. All the way down on the bike? Yes. You're pretty close? Yeah, pretty close. Oh, nice. Nevajag priekšā, bet tu kalnā. Nē, man tieši labi, lai nekas neizskolējās galvenais. Reku jau vēl viens kalns mums ir. Te ir tas izskalojums, bet te bija taisnis, man liekas, diezgan. Šitais arī normāli slīd, viņš ir tāds slapšs, ritīgi. Zini, kā tie akmeņi tādi gļumi. Jāpalaiž reku uz Ellis garām. Viņam jau būtu mūsu jālaiž īstenībā. Jā, mēs tomēr augšā braucam. Nē. Bet viņam tur nebija kur palikt. Okay.
Amortiņš līdz galam. Kuru laidīs tagad? Vispār nebija pat tāda doma stāties. Mēs esam nopelnījuši ēst. Vai ne? Jā. Tad aiznobrauksim. Uzreiz. Nekas, kā mēs smirdam. Jā, nekas, mēs visu laiku smirdam. Thank you! It was a good ride. Interesting. Thank you. You could ride. Yeah. Yeah, we went down all the way. Okay. Thank you. You have a good day. Grādi. Nereāls kritums. Neizskatās vispār. Bremzes ir abas divas līdz galām nospiestas. Smird pēc kalotkām. Uz 13 km/h spriedam lejā lēnām. Šitais ir reāli izcils segums vēl. Šis ir izcilākais segums. Vismaz pa kalnu braucot lejā pilna banka. Augšā braukt arī bija interesanti, jo visu laiku likās, ka nezini. Bet nezini, cik tālu augšā, un tad pēc tam tu jau saproti, ka tev vēl lejā jātiek un tās bremzes līdz galam. Vietējie brauc un sēž tiktokā gan jau pa šitiem kalniem. It's a good ride, enjoy it! Šitie rolleriši dabū piepīpēt. Kur atstāja pat cilvēku rolleri šitik tālu. Es neietu, tev godīgi saku, tik tālu, es toču neietu. Nezinu, jums sāc iet, Tagad atkal 45 grādi, kalns uz leju. Tev forši izstās tāds sapuru ar ķiveri kopā. Tu izties pēc vietējās. Man liekas, tas Gails mums saucēs. Viņš noteikti sauc mums vēst. Esam tikuši uz šosejas par. Sēžam pusdienās. Mēs vēl dzērām smūtijas no rīta. Pa €1.50 kaut kādus, nezinu, cik tur bija 0,7. 0,05 ritīgā burka katram. Nofilmē, kā es apmetu pelni riņķi. Filmē? Jā. Un man ir ar maltu lielopu nūdeles. Esam pēc vakariņām apsēdušies hoteļa terasītē. Un mums ir interesants informācijas apkopojums par šo nedēļu Bankokā un Koutao. Un tas ir saistīts ar ēšanu, protams. Mēs esam sastādījuši no dārgākās uz lētāko vietu ēdienus un parēķinājuši, cik tas mums ir maksājis. Tātad pirmajā vietā pēc dārdzības restorāna ierindojas, protams, Jay Fei ar savu Michelin Star street food restorānu, kurā mēs katrs samaksājām 35 eiro, tā kā no personas 35 eiro. Otrajā vietā ierindojās vakardienas zivju restorāns, kas bija augšā kalnā. Mēs katrs samaksājām 11 eiro par vienkārši fenomenālām vakariņām. Tiešām fenomenālām. Pilnīgi svaigas zivs un viss superīgi. Trešajā vietā ierindoja pelmeņu un nūdeļu vieta, kur mēs bijām pēc pludmales. Tur mēs katrs samaksājām cik? Precīzi pateikšu tūlīt. 655 batus. Tas ir 17 kopā. 17 eiro kopā. Tātad, 8,5 eiro kopā. Un 4. vietā ierindoja šodienas vieta. Tur mēs samaksājām katrs 6 eiro par 4 dišiem. Jā, 4 dišiem, jā. Man bija karijs ar vistu. Džo bija jūras veltes kaut jūras vēl šorīt tāds tā kā mērce ar ceptajiem rīsiem, ar fried rice un olu. Un man bija vienkārši parasti rīsi klāt, un vēl mums bija tādi zaļumi.
Bet jā, mēs samaksājam katrs 6 eiro, kas ir daudz. Ikdienā mēs vispār ēdam tā, ka katrs eiro 50, varbūt 2. Tas ir, ja paņem dzērienu klāt. Ja neņem dzērienu, tad izmaksā apmēram 80 līdz 100 bati viena porcija. 2 eiro apmēram, tā rupija. Vidēji, jā. Arī ņemot vērā to, ka viss ir mazliet dārgāk šeit. Mazliet pa kripatu dārgāks. Arī tajā pašā, tajā 7-Eleven parastajā veiklā, kur mēs ūdenējam pirkt. Tas ir tā kā piemērs. Šeit viņš maksā 20 bati un Bankokā viņš maksā 14 bati. Tātad pa 6 bati ir... kas ir diezgan daudz uz tādu, piemēram, ūdeni, kas ir lēta lieta salīdzinoši. Mēs par ūdeni šeit dienā tērējam apmēram 2 eiro, jo mēs izdzeram katrs vismaz 2 litrus. 14 eiro iztērēti tikai ūdenim uz 2 cilvēkiem. Tā kā tas nav daudz, bet tas nav arī maz pie tā, ka tu tā kā ēd apmēram pa tādu pašu summu. Jā. Tāds ir mūsu pirmās nedēļas kopsavilkums. Tāds ir mūsu šodienas updates. Mēs tagad guļam Šārgbejā atkal, kur jau mēs vienreiz bijām, jo mēs ceram sagaidīt bruņu rupučus. Bet kamēr ir liels vējš un vilnīši, aizsākam pļāpāt. Līmenis normāli augšā šodien. Bijām jau ieniruši un ir arī ļoti miglains ūdens, liekas. Vai arī tāpēc, ka brilles aizsīduši. Vispār sākām runāt par to, kāpēc ir lietas, kuras mums besī un kuras mums nebesī un kuras mums patīk vai nepatīk un kāpēc tieši tās lietas kaut kādas mums besī. Piemēram, ja es esmu gatava kaut ko darīt, bet kāds, ar kuru es esmu tajā brīdī, dara to lietu lēnāk vai kaut kā nesteidzoties, tad man tas nobesī dažreiz. Un tagad es sapratu, ka tas ir tāpēc, ka man liekas, ka es kaut ko nokavēšu. Vispār man liekas laba lieta par ko padomāt. Kas tev besī? Baigi nekas. Kaut kādas mazās lietiņas šādi un tad var nobesīt. Bet tā baigi nekas. Bet man liekas, tās gadījumā nav atkarīgas arī no tava gara stāvokļa. Ļoti. Tev jau arī. Tev jau arī var gaidīt, citreiz tu vari gaidīt un tev nebesīt. Arī no gara stāvokļa. Jā. Kad es sapratu, pa kurien ūdens iet maskā iekšā. Šajien. Tieši degunā. Tev vajag kaut kā pievilkt stingrāk. Izskatās, ka nāk lietus un mūsu cerības ieraudzīt bruņu rupuci samazinās, man šķiet. Samazinās, bet mēs jau laidīsim iekšā un gan jau, kad arī ieraudzīsim. Gan jau, jā. Šodien ir vienīgā diena, ka mēs to varam izdarīt. Vienīgais vēl citās salās. Jā, bet šeit tas ir, pagaidām mēs esam vistuvāk. Jā. Atkal jāiet. Rodi. Ko tu šodien meklē? Bruņu rupuci. Nebierīgs ūdens ir, bet cerams būs ok. Laikam dabūjām, ko gribējām.
Viņš milzenis rītīgākie. Un viņam pielipuši dzīves un daudz dzīves līdzi. Tikko beidzām snorkelēt. Dabujām pēc kā atbraucām. Atbraucām ieraudzīt bruņu rupuci. Pēc tam runāju ar sievieti, kura šeit augšā tur tajā klintiņā mūs laiž iekšā. Viņa teica, ka bruņu rupucim ir virs 300 kg. Viņš ir ļoti vecs večuks šeit. Viņš ir jau sen zināms. Viņš bija milzīgs. Es viņam varēju pieskārties, bet es viņu bišķiņ norespektēju. Un norespektēju arī sevi, jo, kad gribēju skārties klāt, es ieraudzīju viņa aci un izskatījās, ka viņš uz mani tēmē. Man negribējās, lai viņš man kaut ko, bet tuvu mēs viņam tikām un dabujām, ko gribējām. Tā kā labi paveikta darba sajūta. Keic, kādas tev sajūtas?